Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no Lūkas evaņģēlija 10. nodaļas no 25. panta. Un redzi, kāds likuma zinātājs piecēlās un sāka Jēzu pārbaudīt, sacīdams: Skolotāju, kas man jādara, lai iemantotu mūžīgo dzīvību? Jēzus tam sacīja: kā ir bauslībā rakstīts, kā tu tur lasi? Tas atbildēja: mīli Kungu, savu Dievu, no visas savas sirds un no visas savas dvēseles un ar visu savu spēku un ar visu savu prātu un savu tuvāko kā sevi pašu. Jēzus tam sacīja: tu pareizi esi atbildējis, dari to, un tu dzīvosi. Bet viņš, gribēdams attaisnoties, Jēzum jautāja: un kurš ir mans tuvākais? Jēzus atbildēja, stāstīdams: kāds vīrs bija ceļā no Jeruzālemes uz Jēriku, un viņš krita laupītāja rokās. Tie viņu aplaupījuši un sasituši atstāja pusmirušu guļam un aizgāja. Gadījās kāds priesteris gāja pa to pašu ceļu un viņu ieraudzīja, bet pagāja garām. Tāpat arī kāds levīts tajā vietā atnācis, viņu ieraudzīja, bet pagāja garām. Bet kāds samārietis savu ceļu iedams nonāca pie viņa, un viņu redzot, sirds tam iežēlojās. Pienācis klāt, viņš pārsēja viņa brūces, uzliedams eļļu un vīnu, un uzcēlis viņu uz savu lopu, aizveda to uz viesnīcu un aprūpēja. Otrā dienā, izvilcis 2 denārijus, viņš iedeva tos viesnīcniekam un sacīja: aprūpē viņu, un ja tu vairāk iztērēsi atnācis, es tev atdošu. Kurš no šiem 3 tev šķiet tuvākais bijis tam, kas krita laupītāja rokās? Viņš sacīja: tas, kas parādīja viņam žēlsirdību. Un Jēzus viņam atbildēja: ej un dari arī tāpat. Āmen. Dievs svētais gars, nāc un palīdz, lai mēs tavus vārdus ieraugam un varam tam sekot, kā Kristus saka: ej un dari arī tu tāpat, jo tavu vārdu ir mūžīgā patiesība. Āmen. Katru reizi šo tekstu lasot, tas vienmēr spēcīgi un dziļi iešķeļ mūsu sirdis, tieši kā teikts par apus griezīgo Dieva vārda asmeni, vienādi asu pret klausītāju, tā arī pret lasītāju. Pirmā lieta, kas ievada mūsu pārdomas, ir likuma zinātāja jautājums un Jēzus atbilde: domā par mīlestību. Par mīlestību uz Dievu un pret tuvāko kā pret sevi. Visa jaunā derība ir caurstrāvota ar šo mīlestības pilno attieksmi pret Dievu un pret tuvāko. Katra vēstule, kas rakstīta kādai draudzei tālumā, ir rakstīta uztraukumā par tās novēršanās maldu ceļos, vai tieši tikpat dedzīgi priecājoties pēc pariešanu īstenā ceļā, kā šodien to dzirdējām vēstulē Kolosas draudzei. Pāvils tur garā un ļoti svinīgā uzrunā izsaka mums zināmos un
sekotājus raksturojošos kritērijus, lai jums būtu ticība, mīlestība un cerība. Šie vārdi bieži tiek lietoti kā skaisti panti, patiesi jauki, kurš gan negribētu tos piedzīvot savā dzīvē. Bet varbūt labāk būtu tos nemaz tik bieži neizrunāt skaļi, bet paturēt acu priekšā, kaut vai gara acu priekšā, lai varētu uzskatot par tiem domāt un lūgt. Lūgt, lai tie atveras arī mūsu iekšējā dzīvē, mūsu draudzes dzīvē, manas dvēseles dzīvē. Šie vārdi, ticība, mīlestība, ir Kristus ceļa gājēju pieturas, ceļa rādītāji, soliņi, kur apsēsties, lai piedzīvotu jaunu gara pieskārienu. Par katru no šiem vārdiem visa mūža garumā mēs gūstam aizvien jaunu pieredzi, ja vien to meklējam, ja turam dzīves ausis uz dzīvā Dieva dzīvajiem vārdiem. Ticība un mīlestība ir ierasti, bet interesants ir cerības apsolījums. Tas sasaucas ar evaņģēlijā uzdoto jautājumu par mūžīgo dzīvību. Pie tās mani ved cerība. Ja ejot savā ticības ceļā, mēs iemiesojam sevī Kristus mīlestību, tad mums ir cerība, un tas ir vairāk kā bauslības apsolījums. Cerība padara Dievu mums tuvāku un saprotamāku. Tā mudina mūs nenolaist rokas. Tuvākais jūdiem bija savas tautas piederīgais. Un līdz pat mūsu laikam mēs redzam un zinām, kā šī tauta uztur un balsta viens otru visās pasaules malās, kur nu kuro ir aiznesis liktenis un dzīves ceļš. Tos vieno kopīgās ciešanas un kopīgā vēsture no pat Dieva vārda sākuma. Un tad ir tik dīvaini dzirdēt, kā cilvēki mums ikdienā blakus ar tādu kā kanibālisku prieku atkārto, ka latvietim labākais ēdiens ir otrs latvietis. Ticības, mīlestības un cerības vietā visa dzīves uztvere ir vērsta uz otra nicināšanu, apņirkšanu, izsmiešanu, savu tuvākā, savu tautas brāļu. Un tad blakus nāk cittautiešu neieredzēšana, pretī no viņiem saņemot tieši to pašu. Ja šis notikums ar žēlsirdīgo samārieti būtu jāraksta par Latviju, tad cittautietis būtu tas, kurš mūsu apzakto līdz nemaņai nodauzīto bāleliņu celtu no ceļmalas un stieptu iekšā savā tīrajā autiņā. Diezgan netipiski būtu redzēt tādu žēlsirdības ainu, bet paldies Dievam, ir zināmi daudzi notikumi, kad tieši mūsu draudzes cilvēki ir rīkojušies kā cilvēki un kā kristieši, ir palīdzējuši tādos gadījumos par sevi nedomādami, lai Dievs, kas visur ir klāt, jūs svētī un sargā. Ja Kristus saka, ka mums ir tuvākais jāmīl kā sevi, tad arī šis mīlestības veids, lai cik dīvaini nebūtu, mums ir deformēts. Liekas, mums labāk piederētos vārds sevi lutināt vai žēlot sevi pašu, jo katram sava āda ir vistuvākā.
Pa īstam mēs sevi mīlētu, ja uzturētu tīru savu miesu, veselu un spirktu, un uzturētu tīru ar maldiem nepiesārņotu vietu garam, lai kungs tajā varētu piepildīt savu klātbūtni. Un ir jāatkārto šodien lasītie Pāvila vārdi, lai jūs tiktu piepildīti ar viņa gribas atziņu visā gudrībā un garīgā sapratnē, lai nesdami augļus un augdami Dieva atziņā, jūs dzīvotu kunga cienīgi un vienmēr viņu iepriecinātu ikvienā krietnā darbā, tādējādi tapdami spēcīgāki viņa godības spēkā, pieaugdami izturībā un pacietībā. Lūk, tāda izskatās patiesa sevis mīlēšana. Šis notikums uz ceļa, lai arī netiek saukts par līdzību, daudzajādā ziņā darbojas kā tāds. Evaņģēlists Lūka, kā vienmēr, katru vārdu ir nolicis savā vietā. Šie 3 cilvēki, bet katrs no tiem izteikts citādi. Priesteris gāja pa to ceļu, Levīts tajā vietā atnācis, samārietis savu ceļu iedams, citā tulkojumā samārietis tuvojās tam. Viss rāda uz šo dažādo attieksmi un attīstību. Priesteris ir ļoti augsta garīga amatpersona, kas patiesībā ir pati sava stāvokļa, savas mācības, bauslības valgos. Viņš nemaz nedrīkst pieskarties. Varbūt tas cilvēks ir miris, lai nezaudētu savu spēju turpināt kalpot, lai nezaudētu savu šķīsto saikni ar Ābrahāma Dievu. Levīts ir zemāka ranga, varbūt, kā mēs teiktu, neordinēta persona, bet domā līdzīgi. Ja jau priesteris nepieskārās, tad viņš taču zina, ko dara. Un tādēļ arī Levīts labāk paliks svēts un šķīsts Dieva likumu priekšā. Tieši tādēļ Jēzus kliedza: ja jūsu lops sabata laikā būs iekritis akā, jūs i pirkstu nepakustināsiet, lai viņu izglābtu. Vārdos tīrība un šķīstība, darbos vislielākā negantība. Kā lai tādus cilvēkus Dievs mīl? Kā lai atbild uz viņu lūgšanām ar svētību? Tā, kā Jēzus to parāda samārietī, pēc likuma atgrūžamā un atstumjamā cilvēkā, parāda, ka Dieva dotajai šķīstībai, tas ir tuvumam sev, nav nekāda sakara ar izcelsmi un ar svētu staigāšanu pa ceļu, neko neredzot un nekam nepieskaroties. Kas bijuši esat Izrēlā, zinat, ka līdz šim laikam ortodoksālie jūdi joprojām staigā tā zemu galvas noliekuši, lai redzētu tikai ceļu un neko apkārt, ka kāda sieviete iekārojama tur nav, vai redz, varbūt kāds, kam jāpalīdz. Tikai tā. Mūsu šodienas steiga un sabiedrības noslāņošanās, arī atklāta dzīvošana grēkā, kad cilvēki tā rezultātā sēž un vaļājas pa ielu malām, mūs padara piespiedu kārtā par farizējiem, jo nevar tak pieiet katram klāt, kuram ir labi tā, kā viņš dzīvo. Tādēļ draudzes meklē iespējas rīkot kopīgas zupas, virtuves. Arī mēs dodam savu daļu. Valsts iekārto patvērsmes, bet ziemas laikā tomēr arī mums būtu jābūt komandai un telpai, kur var uzņemt lielā salā klīstošos cilvēkus. Tad, kad pēkšņi paziņo par šiem 25 un 30 grādiem, lai šī komanda var reaģēt tajā pašā vakarā
tajā pašā naktī, sagatavoties pirms tam visām problēmām, kas var rasties, piekautu šodien aizved ātrā palīdzība, bet piedzēruši. Un tādā kalpošanā, protams, ir nepieciešami arī vīri, vai varbūt tikai vīri. Tomēr Jēzus šajā notikumā nerāda mums, kas būtu jādara ar likteņa pabērniem. Viņš rāda, kas jādara mums pašiem ar sevi. Toreiz tiem klausītājiem, atbildot farizēju jautājumam, bija svarīgi norādīt, ka priesteru un levītu mācība un viņa dievu likumu pielietojums ir absurds un ir vērsts pret cilvēcīgo loģiku, ja tas liedz glābt otra dzīvību, ka dzīvības vispār tiek šķirotas kā savējo un svešo, bet tā tas pasaulē daudz viet ir joprojām. Šķiro pēc rases, pēc reliģijas, baltās sievietes, neskaitās cilvēki, un viņus var izvarot bez kādiem pārmetumiem. Tas ir austrumos, ne pie mums. Katra dzīvība ir Dieva dota, un Dieva likumi uz visām vienādi attiecas. Tie paši bauslības likumi ir pareizi, kā mēs dzirdējām. Tie rakstīti mutē un sirdī, bet valdošie tos ir pielāgojuši pēc sava izdevīguma. Un šo netaisnību Jēzus ir atnācis likvidēt. Pret to viņš nāk ar zobenu, nevis pret citādajiem cilvēkiem. Kad dzirdējām asos vārdus par to, kā mēs nemākam sadzīvot, kā nemākam savu tautu novērtēt, ieraudzīt mūsu gaišos prātus, talantīgos jauniešus un tik daudz pārcietušos vecākos, visi klusībā nodomājām, nav jau tik viennozīmīgi slikti. Mēs taču tikko dziesmu svētkos redzējām, kā mums visiem spīdēja acis, kā dega sirdis, kā nenoguruši daudzi tūkstoši slavēja tieši un netieši savu tēvu zemi un savu radītāju. Varbūt to neizteikdami vārdos, jo mēs gadu desmitiem tā neesam mācīti, bet iespējams, ka tā skan tā mīlestība, kas nav jāizsauc vārdos, bet kurai ir jābūt vieta un kura ir jāizdzīvo sirdī. To tautas vienotību vērojot un ieraugot sevi un savu tuvāko par savējo sajūtot, likās, ka šo mirkli vajag aizturēt, paildzināt, ka tūlīt viss atkal izjuks un mēs atgriezīsimies pie vecajiem pārmetumiem un grausšanās savā starpā, ķīvēšanās dēļ īpašumiem, kurus līdzi kapā nevar paņemt. Dēļ politiskās varas, kas arī nav mūžīga un tikai stingras un prasīgas mīlestības robežās ir labu nesoša. Tā gribas, lai mēs arī ikdienā sajustu sevi kā lielas kopības sastāvdaļu. Tas arī ir tas, uz ko mūs ved Kristus vārdi, uz kopību, kas ir kā viņa miesa. Un te viena būtiska nianse, ko tikai vakar man gars atklāja. Kristus šo savu mīlestības attieksmi mācīja savai jūdu tautai, kuras garīgais pamats jau gadu tūkstošiem balstījās Dieva likumos. Un tieši šo likumu bardzība, kas bija vēl farizēju deformēta, Dieva spēku pierakstot sev, bija tas, no kā
izēju caur mīlestību rādīja Kristus. Mēs šodien mācām Kristus mīlestībai tautai, kas dzīvo bez Dieva likumiem, bieži dzīvo grēkā, to neatšķirot vai neņemot vērā. Līdz ar to šodien daudzi Kristus vārdi mums ir, lai daudziem līdz galam nesaprotam, un tādēļ negūst nekādu rezultātu, neiesakņojas, jo nav augsnes, kas būtu radīta regulārās attiecībās ar Dievu. Lai Dievs pats ieņemtu sev paredzēto vietu cilvēka dvēselē, lai viņa vārdi ir tas, par ko mēs ikdienā domātu, lai svētdiena būtu veltīta mūsu garīgo pamatu sakārtošanai, aprūpei un stiprināšanai, tad tur atradīsies vieta arī tuvākā mīlestībai. Un tad mēs sapratīsim savus vadītājus, kas cenšas visu labā, savus vecākus, kas bērnus mīl reizēm pat par daudz. Tad mēs nevarēsim ne zakt, ne sist, ne apmelot savus tuvākos, jo mums būs svarīga sava dzīve un tās iznākums. Ja mīlēsim sevi, tad nevarēsim nodot savu mīlestību. Sargāsim un audzēsim to līdz mūža galam. Lūk, jūs sapratāt, šis bija Dieva likumu pārstāsts. Tā šie Dieva likumi, kas kādam varbūt ir apnikuši, nesaprotami baušļi, savijas ar Kristus vārdiem, jo caur Kristu ir skaidrojams viss svētajā grāmatā rakstītais, paša Dieva gara izteiktais, kurā apvienota pagātne un nākotne tā, lai mums būtu saprotama šodiena. Šajos svētkos pēc gadu desmitu klusēšanas daudziem kā jaunums tika ziņots, ka pirmos dziesmu svētkus organizēja Dikļu mācītājs Neikens, un ka tie bija draudžu dziedāšanas svētki, domāti kopības stiprināšanai. Arī mums ir jācenšas no jauna iemiesot tas gars, kas uzturēja mūsu senčus, par kuriem mēs sakām slavas pilnus vārdus, jo viņi visi dzīvoja ticībā, mīlestībā un cerībā. Citādi nemaz nevar visi kopā stāvēt un dziedāt, un vēl līdz jaunai gaismai. Liekas, vislabāk un arī jaunajai paaudzei saprotamāk to visu raksturoja viens interneta ieraksts, kas pēc tam tika padots tālāk simtiem reižu. No ko latvieši? Izmiršana atceļas. Bez jautājuma zīmes, kā vienkārši konstatējums. Nicinātāju runas par mūsu beigām un par visām nelaimēm, kas uz mums stāv un kas priekšā vēl būs, nekad nepiepildīsies, ja mēs sekosim tiem vārdiem, tiem likumiem, kuri uzturēja senčus, kā dzirdējām 5. Mūzes grāmatā. Kungs atkal ar prieku darīs tev labu, kā viņš ar prieku darīja taviem tēviem, ja tu klausīsi Kungu, savu Dievu. Mēs klausīsim, Kungs. Mēs centīsimies. Palīdzi tu mums. Āmen.